Vispār sen nav bijis neviens skarbais gabals. Jums jau noteikti ir garlaicīgi palicis. Tas nekas, ka tieši šī ir tā viegliprātīgā formula, kura ļoti daudz pēdējās 2 desmitgadēs ir novedusi pie tam sabojātajām kredītvēsturēm. Tā kā tam Andrim ar to X5 no mikrorajona, kuru jūs jau visi pazīstat. Šito es pat nezinu, vai es drīkstēju vispār stāstīt. Un tad jūs brīnaties, ka tie bagātie paliek bagātāki, nabagie nabagāki. Tas ir apmēram tāpat kā noticēt alkoholiķim uz pohām, ka viņš nākošajā rītā tev zvēr pie tā kunga, kā nekad viņš vairs nekad nedzers. Un jums ir jāsaprot, ka tie, kur šādu slideno schēmu ir gatavi uz sev paņemt, tādi autotirgotāji ir, un mēs tagad būsim tie izredzētie, pie kura viņš beidzot ir nolēmis laboties. Noteikti varētu noderēt arī kādam, kurš grib izmēģināt spēku šitajā perekupu nozarē. Šodien instrukcija par līzingiem priekšmuļķiem. Kā reiz sen mums nav bijis neviens tāds, paskarbs gabals par šo tēmu. Vispār sen nav bijis neviens skarbais gabals. Jums jau noteikti ir garlaicīgi palicis. Tas, kas jums galvenokārt ir jāatcerās, ka tas līzings un tas, kādu jūs viņu noformēsiet, tas ir jūsu piķis. Tās nekas, ka kāds cits jums viņu sākumā iedod. Pie kam vairumā gadījumu pārdevējiem būs pilnīgi pie pakaļs, cik jūs par to līzingu pārmaksāsiet. Kaut kādos atsevišķos gadījumos viņam tas jūsu neizdevīgais līzings ar lieliem procentiem pat būs diezgan izdevīgs. Tāpēc par to savu naudu jums ir jācīnās pašiem. Un cik es to visas pavērojis no malas, ļoti daudz no jums par to izturās ļoti viegliprātīgi. Es pat teiktu, ka pārāk viegliprātīgi. Tāpēc ievadam man kā reiz priekš jums viens baigais stāsts no dzīves. Es pat drīzāk to sauktu par kaut kādu novelu vai pat traģikomēdiju, kur es pirms ļoti daudziem gadiem no malas pavēroju vienā Rīgas placī. Kantoris vārdā nesaukšu, bet, cik zinu, ar esošo nosaukumu viņa tāpat vairs nekur neeksistē. Tāpēc tā pati situācija man atmiņā ir iespiedusies ļoti spilgti. Diezgan labi atspoguļos tieši to, par ko mēs šodien runāsim. Paliels autoplacis, kurā viss sortiments pamatā savests no Taurāgas. Pie kam sortiments aktīvi tiek papildināts katru nedēļu. Tātad raža diezgan laba. Tas pasākuma formāts vai pat modelis, tāds pārliecinoši tendēts uz pircējiem, kuri formēsies kredītā. Es jau jums esmu stāstījis, ka lietot autotirgotāji Latvijā pamatā iedalās 2 kategorijās. Ir uzņēmumi, kur tirgo mašīnas, un ir tie, kur tirgo līzingus. Tur mašīnu vietā tikpat labi varētu būt caurs zābaks vai veca riepa. Kā tik kāds pa viņu zvana, un kāds tur otrā galā ir gatavs viņu noformēt. Skaidrs, ka toreiz tur neviens tajā placī, baigi ne uz ko neiespring, ne tehniski, ne vizuāli. Un pat, ja kaut ko taisīt, tad tikai pašu minimumu. Tur kaut kādi čupa divniekiem apskatēs bija normāla parādība. Tur, ja pircējs ļoti spirinājās, kaut kādu kompromisu pameklēja. Citādi, kājas par pleciem un uz redzēšanos, un darījums jau ir noticis. To līzingu jau ar tu tur tik viegli jau vairs neatcels visu to papīru čupu, ko tu toreiz parakstījis. Tā kā konvejeris tur bija pilnīgais. Man gan tur nekāda tieši sakara ar tirniecību nebija, bet, savā ziņā man īsu brīdi bija ekskluzīva iespēja pavērot to visu virtuvi no iekšpuses. Pāris gadus jaunāks pirmās reģistrācijas GCS-ā, tur bija nevis nejaušība vai šāda tad piekopta politika, bet, tāds konkrēts likums pilnīgi visiem sludinājumiem. Pilnīgi visiem. Par noskrējieniem es pat neatceros, kāda tur bija tā politika, bet, spriežot pēc vispārējā, diez vai mēs varam cerēt uz kaut kādu brīnumu, vai ne? Kā nekā 11 gadi atpakaļ, nekādas atskaites tur ar vēl īsti nebija ieskrējušās. Runājot par atskaitēm un tam jūsu noskatītajām mašīnām. Sūtam DNA, izmantojot precīzi šo linku, dabūsiet 20% atlaidi, un ja vajag pakonsultēt gan atskaiti, gan pašu sludinājumu un to jūsu izdarīto izvēli, droši sūtam uz manu e-pastu Perekupu dienas grāmatu. Labi, ejam tālāk. Džekiem tur toreiz tajā placī gan baigi ilgi tas formāts nestrādāja. Tad no muļķiem krējumu nosmēla un noteikti sen jau ir pārkvalificējušies uz kaut ko citu. Sen arī nekas nav pa viņiem dzirdēts. Tik vienkārši sūdzībās pēdas no tiem laikiem palikušas. Tad saulaina vasaras diena, iebrauc sētā ģimene kaut kur no ļoti tālu Latvijas gala. Pat nav būtiski no kura. Pavirši paskatās to sludinājumā noskatīto mašīnu, man stāv prātā, vai tik tas nebija toreiz kaut kāds Renault E-Space. Paskatās un ir gatava to kredītu formēt. Tā mašīnas cena toreiz, man liekas, bija kaut kāds 7000 eiro. Pārdevējs priecīgs pasit ģimenes galvu padusē un prom uz līzingu kompāniju. Toreiz viņi, man liekas, uz vietas tur vēl nebija tik populāri viņas formēt. Bija jābrauc uz līzingu kantoru biroju.
Nu, tur visi apsēžās tajā kantorī pie galda, aizpilda papīrus, nu, pēc kaut kāda brīža līzinga speciālists pagriežās pret pircēju un saka, 7 mēs jums diemžēl piešķirt nevarēsim, maksimums ir 3,5 tūkstoši. Un tad tur tāda maza pauzīte. Jūs tēt uzrakstāt man lūdzu komentārā, ko jūs saņemot šādu atbildi darītu savā vietā. Es tikmēr izstāstīšu, ko darīt tas pircējs, kurš atbrauc pakaļ tam 7,000 vērtējumu Renaultam. Viņš pagriezās pret pārdevēju un pilnā nopietnībā, nepieceļoties no krēsla, pajautāja tam pārdevējam, vai viņam ir kaut kas tai placī pa 3,5 tūkstošiem. Pārdevējs, protams, pārliecinoši pakratīja galvu, ka ir, pircējs turpinot sēdēt, pagriežās pret līzinga pārstāvu un skaidrā latviešu valodā formējam. Ar ko formējam, kādā krāsā, kādā stāvoklī, ar kādiem procentiem, kāda starpība, kā tik dod. Skaidrs, ka liels iemesls tiem daudziem bēdu stāstiem, kā reiz arī ir tajā, ka tiem, kuriem nekur neko vairs nedod, bieži ir stipri virspusējs skats gan uz to auto stāvokli, gan uz visu pārējo. Jo viņi pat pamatā nemeklē mašīnu vai kaut kādu izdevīgāko piedāvājumu. Viņi meklē pēdējo iespēju iesaisties tajā mašīnā. Un loģiski, ka tur pretī bieži ir radoši džeki ar somiņām, kur kaut kā pamanās viņam arī kaut ko noformēt. Tā kā par visu šito un kā būt mazliet gudrākam šajos jautājumos šodien arī parunāsim. Un kas tad ir mums šodien tas galvenais varonis šajā līzinga jautājumu kontekstā? Tas ir tas personāžs, kurš parasti meklē to cenu un pēdējo iespēju kaut ko noformēt līzingā. Jo viena daļa no viņiem jau ir ar sajātām kredītvēsturēm, bet tāpat neatlaidīgi turpina meklēt veidus, kā ielīst vēl dziļākā pakaļā. Un tad, kad viņam to kredītu vairs neviens neakceptē, viņš tev vēl pajautā, vai nevar izdomāt kaut ko bez tās banku starpniecības. Jūs man pastāstat, tas ir kā. Tā, ka viņam neviens vairs netic, un mēs tagad būsim tie izredzētie, pie kura viņš beidzot ir nolēmis laboties. Tā varētu būt. Tas ir apmēram tāpat kā noticēt alkoholiķim uz pohām, ka viņš nākošajā rītā tev zvēr pie tā kunga, kā nekad viņš vairs nekad nedzers. No tādiem ir pat bijuši piedāvājumi noslēgt savstarpējo līgumu pie notāra, lai apliecinātu mums, ka tie viņa nodomi patiešām ir nopietni. Ar ko mums ar to notāra papīru pēc tam darīt, ka to vairs nemaksās gadiem vazāties pa to mūsu tiesu sistēmu, un tur vēl jāpalūdz tas kungs, lai tu beigās nepazūtu kādā Anglijas rūpnīcā. Tur jau ar to notāra papīru tev būs ļoti grūti aizsniegt, vai ne? Tā kā jā, šitie ir parasti ļoti vilinoši piedāvājumi. Un jums ir jāsaprot, ka tie, kur šādu slideno schēmu ir gatavi uz sev paņemt, un tādi autotirgotāji ir, jums jāsaprot, ka viņi noteikti to nedarīs ar tādu pašu procentu likmi vai ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā to dara tie, kur to dara oficiāli. Tur neviens arī neauklēsies, iebrauks sētā ar otru atslēgu un būs to mašīnu kādu brīdi vienkārši īrējis. Un beigās vēl parādā paliks. Un šitāda scenārija, ko nozīmē, vēl dziļāk puru, kā parasti. Tā kā tā vietā visiem, kuriem ir tādas problēmas, vajadzētu sākt ar to esošo parādu nokārtošanu. Protams, uz kaut kādu super zemu procentu likmi baigi cerēt nevajadzētu, bet tas vismaz jau būs kaut kāds pirmais solis, kā saka, ceļā uz atvesaļošanos. Ir, protams, situācijas, kad tās iespējas nokārtot tās esošās saistības finansiāli ir stipri ierobežotas. Visi saprotams. Tikai tādos gadījumos arī nevajag vēlreiz mērķēt uz to bembi pa tām 10 štukām. Jo es esmu novērojis diezgan daudz līzinga pieteikumus, kuros norādīts pat diezgan ievērojams algas. Rekordists man tur laikam bija viens pieteikums, kurš bija norādījis, ka viņam alga ir 5 vai 6 tūkstoši eiro mēnesī un aktīvs parāds sistēmā. Es domāju, ka ar tādu algu nevar ātri nokārtot tikai kaut kādu vecu un lielu hipotēku. Kaut kāds tosters un bērnībā ņemtu žurkas, ja tā ļoti gribās sakārtot, ja ne dažu mēnešu laikā, tad kaut kāda gada laikā tu sakārtos pilnīgi noteikti. 5 vai 6 tūkstoši eiro alga. Tā kā sākat ar to vismaz tie, kuriem ir tās algas. Padzinās kādu netīro preci tikmēr, ar jaunu apskati, ka tik silto gaisu pūš un uz priekšu iet. Tālāk, kā likums, daudz no viņiem vairumā gadījumu nepilda arī nekādus mājas darbus. Vispār neko neanalizē, nemeklē kaut kādu ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, un ekonomiski izdevīgākais piedāvājums nevienmēr nozīmē, ka tas ir lētākais, kā mēs zinām. Tā kā daudz vienkārši ķer to pirmo zaru, kur pamet tas pārdevējs. Un tur pie pakaļ, kādi ir tie procenti, galvenais ir tas mēnešu maksājums, nevis līguma gala summa. Loģiski, ka tas pats galvenais, viņam vispār ir tikai tas, ka to kredīti dod. Pārējais tur gan jau kaut kā. Tad mēs pa kaut ko brīnamies. Tas nekas, ka tieši šī ir tā viegliprātīgā formula,
kura ļoti daudz pēdējās 2 desmitgadēs ir novedusi pie tām sabojātajām kredītvēsturēm. Nu, tā kā tam Andrim ar to X5 no mikrorajona, kuru jūs jau visi pazīstat. Un Andrim arī. Jūs domājat, ka tā viņam vienkārši ir kaut kāda neveiksma izdomāta pasaka? Nu, netak, tā ir likuma sakarība. Jo tas formāts vairumā gadījumu vienkārši nevar veiksmīgi eksistēt ilgtermiņā. Nu, kaut kādā īstermiņā, protams, ka var, bet tad, kad tā racionālā pirkuma vietā ir paķerts kaut kāds krūts prēmijums vai pat ne obligāti prēmijums, tur pilnīgi pietiks arī ar kaut kādu nepareizu agregātu salikumu vai vienkārši nojātu miskasti, kur visticamāk ir izrakt tirgus pašā apakšā un beigās vēl iemest kaut kādā viduvējā vai pat ļoti neizdevīgā kredītā uz kaut kādiem 5-6 gadiem. Tur jau loģiski, ka pa vidu nāks klāt vēl čupa ar uzturēšanas izmaksām, vai to prēmijumu vai nepareizo izvēli, vai lūzni vienkārši noturēt pie dzīvības. Beigās, kad tu ar šausmām to visu 5 gados iztērēto, pārmaksāto un atstāto servisā saskait kopā, tu saproti, ka tu īstenībā esi diezgan bagāts cilvēks. Tāds pats kā bagātais Andris. Un par tām nepareizajām izvēlēm runājot, starp citu. Jau kādu brīdi es esmu palaidis slēgtu Telegram grupu, kurai pieslēdzoties ir iespēja ar mani pakonsultēties arī, mazliet personiskāk. Gan par tām pareizajām un nepareizajām izvēlēm, gan par kaut kādiem konkrētiem jūsu noskatītiem auto, tur gan Latvijā, gan ārpus mūsu robežām. Gan tajā pašā grupā es ik pa laikam ielieku arī kaut kādus nekur citur nepublicētus piedāvājumus patiešo no mūsu Vācijas partneriem. Gan lētāks, gan dārgāks. Jau kaut kādu mēnesi tā ir pirmā vieta, kur tiek publicēts visas tās mūsu netīrās preces. Kas ir tepat Latvijā maiņas ceļā ienākušās mašīnas, kuras mēs vairumā gadījumu realizējam faktiski par iepirkuma cenām. Šitās parasti mums te nolasīja vietējie perekupi ar gārnu muti. Tā kā tagad mēs viņus pirms metam grupā, un tad jau visur citur. Līdz svētkiem kā reiz mums tad dažām vajadzētu ienākt. Kaut kāds daži bildes jau tur esmu sametis, tas, kas tur drīzumā plānojās. Un tie, kur ir tādā aktīvākā vai pasīvākā auto meklēšanas fāzē, man tur ir daļēji atvērta opcija, kur jūs paši varat parakties arī pa slēgtām izsolēm. Varēsiet to Eiropu tur pašķirstīt caurām dienām, tāpat kā mēs. Jo mobilē tās mašīnas nav. Piekam šitā grupa noteikti varētu noderēt arī kādam, kurš grib izmēģināt spēku šitajā perekupu nozarē. Bet labi, pie kā mēs palikām. Bagātie nabagi. Uz tiem arī šobrīd balstās ļoti liela tirgus daļa tieši visiem vairāk vai mazāk pieejamajā tautas klasē. Piekam balstās viņi tur ļoti labi abās pusēs. Gan pircēji, gan perekupu. Kā zināms, ja ir pieprasījums, būs arī piedāvājums. Un jūs domājat, ka tur lielai daļai no viņiem tiešām dziļi sirdī rūp kaut kāds noskrējiens vai stāvoklis? Netak. Vārdos, protams, ka rūp. Ar acīm skatoties arī. Bet vai ir izpratne par to, kas un pie kāda noskrējiena potenciāli ir bīstamāks? Vai viņiem tur ir kaut kāds racionāls aprēķins uz priekšu? Skaidrs, ka vairumā gadījumu nav. Jo tā dara reti kurš. Un daudziem tur rūp tikai viens. Dos to līzingu vai nedos? Mašīna tur, kā saka, sekundāri. Un uz to mums arī ļoti liela daļa to auto tirgotāju vēl turās. Lai nestāst. Kamēr šitā līzinga tirgošana plaukst un zeļ, tikmēr tās misens te pa stūriem arī mētāsies, un jūs ar viņiem jāsaities. Un kā likums šitie kadri parasti arī lien laukā ārā nevis pie normālām mašīnām, bet pie tās tirgus pašas apakšas, kur tieši otrādi tev vajadzētu piemaksāt un nopirkt vienkāršāk, bet labāk mašīnā, doma, ka mazāk būs ar viņu jājai pa tiem servisiem. Bet, kā mēs zinām, parasti jau tā nenotiek. Apmet to lūzni ap kaklu, un vēl tādu, kas ir piemeklēts mentalitātei ar prestižu motoru un tādu cienīgu aprīkojumu. Un tad jāiet 5 gadus pa tiem servisiem, metinātājiem, elektriķiem un visiem pārējiem. Un tikai tāpēc, ka tā vietā, lai maksātu kaut kādas 30-40 eiro mēnesī vairāk, par labāku stāvokli, viņš neaizdomājās, ka būs jātērē kādi 200-300 eiro mēnesī vienkārši servisā, lai to it kā izdevīgo mēslu vienkārši noturētu pie dzīvības. Vai nopērk pa 4-5 tūkstošu mašīnu ar kaut kādu potenciāli bīstamu automātu, kurš pēc pāris gadiem vienkārši izšķīst, un tur remonts ir kaut kādi 2-3 tūkstoši. Tur līzings vēl kaut kādu gadu vai 2 ir jāmaksā. Ko tur darīt? Mēs šautā un ņemt nākošo līzingu? Sūdz tur vēl kaut kādu hadeni saskrūvēt. To tur vēl var kaut kā izstiept. Beigtu kārbu vai motoru, tu tur baigi neizstieps uz vairākiem mēnešiem. Finansiāli tur būs diezgan sarežģīti sadalīt pa daļām to remontu. Šāls tā arī nevar mainīt pa vienai. Būs jāmaina viss. Tā kā ik pa laikam man ienākuši tāds stāsts. Nesen man bija saruna pa vienu S-maksu ap PowerShiftu.
Nu, tur mašīna kā reiz arī maksāja cik 4-5 tūkstoši. Līzings pusē, kārba cauri. Man liekas, ka man pat vēl viens stāsts bija par šitādu power shiftu. Otrs, man liekas, ka tur nopirka, diezgan ātri saprat, ka tā kārba būs jāremontē, pat dārgo saremontēja, bet nu brauc tā kā ar jālolu. Baidās, ka neizšķīst vēlreiz. Nu, tad tur ir katastrofa. Nu, un tur bez 2-3 tūkstoši tai kārbai neviens pat virsū neskatās. Pie kam klīst leģendas, ka viņu tur tā pārliecinoši pat uztaisīt ilgtermiņā būs diezgan grūti. Savukārt lietot tur pirkt vispār nav nekāda jēga, nopirks tieši tādu pašu. Tā kā te piemēri ir neskaitāmi, un tas nav tikai par to vienu nelaimīgo power shiftu. Skaidrs, ka tās situācijas ir dažādas un ne jau vairums ar rokās pa tiem lūžņiem aiz labas dzīves. Skaidrs, ka ne, un stāsts arī nav par to. Stāsts ir par to, ka mēs to visu ļoti mīlam pasvītrot ar savu stulbumu, slinkumu un apkārtējo ietekmi. Jūs jau paši zinat, obligāti vajag labu gadu, empaku, komforta salonu, visas pogas uz paneļu un visu pārējo. Tur jau mutes ausmām par šo visu runāt. Un tā vietā, lai izvēlētos konstruktīvu, vienkāršāku, uzturēšanā lētāku un vienkārši prognozējumāku agregātu. Vairums ko dara? Nodirž to kaimiņu, kuram tāds ir, nu un tad jājās tā kā Andris pa mikrorajonu. Tiem, kuriem ir tas piķis, par jums vispār nav nekāda stāsta. Triecat to naudu, kur gribat. Šī tas viss ir tikai par tiem, kuriem viņas kā reiz nav vai ir ļoti maz. Un tieši viņiem par to visu vajadzētu attiekties daudz nopietnāk. Tikai praksē parasti ir otrādi. Un tad jūs brīnaties, ka tie bagātie paliek bagātāki, nabagie nabagāki. Labi, bišķi pa daudz, man liekas, tas sprediķis, ne? Tā kā iekaļam no galvas. Ja tā mašīna ir vecumā līdz 10 gadiem, vienmēr sāciet ar banku. Un sākam tieši ar auto līzingu, nevis auto kredītu. Tās mašīnas, kuras līzinga izmaksas brīdī nebūs vecāks pa 5-10 gadiem, nu tur jāstāsta arī kā kurai bankai tie noteikumi. Jūs dabūsiet nesalīdzināmi zemākus procentus, salīdzinot ar nebanku aizdevējiem un tiem perekupu piedāvājumiem, kuri ir tajos plačos. Pie kā mēs noteikti iesaku aptaujāt arī visas lielākās bankas. Tās nekas, ka jums tur nav konts. Tie, kuri situšies ar šitiem jautājumiem pa hipotēkām, noteikti sapratīs, pa ko es runāju. Un ar auto līzingiem bankās ir tieši tas pats. Savukārt pārējie visi, kuri izmanto nebanka aizdevējus, kuriem tur bankās varbūt nedod, nu atcerieties, ka tas ir jūsu piķis. Vairumā gadījumu pārdevējiem būs pilnīgi pie pakaļas, cik jūs pārmaksāsiet. Jums pašiem ir jāmeklē tie izdevīgākie varianti. Aptaujājiet vienu, aptaujājiet otru. Kaut kādos gadījumos var pačukstēt, kad reizēm pat ir iespēja pat mazliet pakolēties pa tiem procentiem. Nevienmēr, protams, ne visās kompānijās, bet šito es pat nezinu, vai es drīkstēju vispār stāstīt. Tāpēc atcerieties, jums par to savu naudu būs jāpacīnās pašam. Tā kā pildam mājas darbus, ja netiekam galā Telegram grupa, kur man sameklēt, arī zinat, dzintarzemauto.lv. Paldies visiem!